Sveiki, sveiki, draugi, tie, kas skatās, tie, kas klausās. Man ir prieks atkal jūs satikt šajā izlikumā. Aprīlis gan mums jau ir mazliet ieskrējies, bet tomēr viss mēnesis vēl ir priekšā, vēl daudz dienu, tāpēc paskatīsimies šodien tādu vispārīgu izlikumu aprīļa mēnesim. Tas būs atkal viens variants, kā jau parasti mēneša izlikumos, tātad viens variants, bet par dažādām dzīves sfērām. Un skatieties, iespējams, ka visas sfēras, kā es arī parasti saku, ja, kad pilnīgi viss varbūt nenorezonē, bet varbūt kaut kāda daļa tiešām jums arī norezonē un kaut kādā veidā arī jums palīdz. Tie, kas skatās šobrīd TikTokā vai Instagramā, nākat droši uz manu galveno kanālu YouTube, kas saucās Ieva Staro, jo tur ir pilns izlikums. Tur ir visi izlikumi pieejami arī iepriekšējie pilni, jo šajos abos kanālos es pilnus izlikumus ievietot diemžēl nevaru. Tie, kas skatās Facebookā vai tie, kas skatās kā man minētajā YouTube kanālā, ļoti labi, turpiniet skatīties, turpiniet klausīties, ja jums mans kanāls patīk. Nu tā, mazais ievadiņš, un tagad ķeramies klāt. Pirmā kārtas izlikumā parādīs mums, kāds mums kopumā būs noskaņojums aprīļa mēnesī, un te mums ir zobenu bruņinieks. Nu, šajā gadījumā bruņinieks mums ir tāds mazliet savādāks, viņš nevis jāuz zirga, kā ir klasiskajā kavā, bet viņam te ir tas motocikls, pie kura viņš steidzas, tātad cilvēks tādā kā steigā, ja? Cilvēks tāds nemierīgs, cilvēks tāds impulsīvs savā rīcībā, jā, cilvēks visu laiku kustībā, vai nu viņš pats ir kustībā, vai viņa domas ir visu laiku kustībā, jā, tāda liela tāda aktivitāte šajā kārtī ir, aktivitāte, impulsivitāte, un dažreiz viņa iet pāri mēram, dažreiz ir tā ar zobenu bruņinieku, ka viņš var būt pārāk kaut kur straušs, pārāk arī nesavaldīgs, ja? Nu, kopumā ņemot, tad es teikšu, ka, attiecīgi noskaņojums tāds, kad mēs esam bišķiņ tā kā varbūt kaut kur tādas kā uzvalktas stīgas, ja? Kaut kādā mērā. Tādas mazliet ar spriedzīti šī kārts ir, ja? Zobenu bruņinieks ir gaisa stihija kārts, un te var būt stāsts arī par to, ka šis cilvēks ir tāds, kas visu grib uzzināt, kas iet par taisnību, iestājas par taisnību, ja viņam vajag noskaidrot arī patiesību, tāds taisnības cīnītājs, ja. Tad kopumā šādas te īpašības varētu raksturot to mūsu noskaņojumu. Tad es teiktu, ka tāds pārāk mierīgi, ka mums gribēsies, teiksim, tikai gulēt kaut kur saulītē, ja, un murāt kā kaķītim, tā nebūs. Te ir tiešām tāda prāta aktivitāte, kaut kāda iekšēja aktivitāte, pat kaut kur tāds kā iekšējais, varbūt pat stresiņš iekšā, ja? Nevienmēr tas ir tādā negatīvā nozīmē, jo zobenu bruņinieks jau tā ir tomēr kā gaisa stihijas kārts, tā ir arī, viņi runā par tādu par intelektu, ja, par prāta darbību, bet dažreiz tas prāts arī, ļoti aktīvs, ja? Skatīsimies tālāk, kur mums tā lielā aktivitāte arī var izpausties, bet, protams, ka šī kārts arī savā ziņā ir laba, ja mums gribās kaut kādus tādus lielākus sasniegumus, jā, tā kā sasniegt, jā, tad, protams, kad šī te gaisa stihijas, jeb zobenu aktivitāte, tad, protams, mēs viņu varam izmantot sev tā kā plusiņā, jā. Tā. Bet katrā ziņā tādu mierīgu, laisku mēnesi, es teikšu, ka šī kārts mums tomēr nesūta. Lūk, jā, mēs te varbūt gribēsim kaut ko panākt, tādas lietas, kas, zināt kā, kad
cilvēks, mēs tā sakam, nu skrien pa priekšu laikam, jā, ar viņu tā ir ar šo te zobenu bruņinieku, ka mēs esam tādi varbūt pārņēmti ar kaut kādu domu, ar kaut kādu ideju, un mums ir jāiet un jāskrien un jādara, nu, tāds apmēram tas kopējais noskaņojums te varētu būt. Nu tā, nākamā kārta mums runā par mūsu tādu fizisko stāvokli un pašsajūtu kopumā. Nu šī ir laba kārta. Šī kārta runā par tādām pat zināmām uzvarām. Ja te meitene, nu redzat kādā pozā, nu tādā priecīgā, atvērta poza cilvēkam, te mēs blakus Lauru Vainagu redzam, ja. Es teikšu, ka, manuprāt, te būs labs mēnesis mums. Iespējams, jums pat izdosies sasniegt, nu, kaut kādas, teiksim, kaut kādus mērķus, jā, kaut kādus mērķus, kas ir saistīti ar jūsu pašsajūtu vai pat ar jūsu veselību, jā. Te ļoti varbūt stāsts par kaut kādiem, varbūt tādiem pasākumiem, tiešām, nu, varbūt kaut kādi sporta pasākumi vai vēl kaut kādi tādi pasākumi, kas uzlabos jūsu veselību, kas uzlabos jūsu pašsajūtu. Jo šajā kārtī cilvēks tiešām, viņš ir tāds pozitīvi enerģisks, viņš ir apmierināts. Varbūt kādam, teiksim, kas varbūt ir tur, nu, sliktāk jūties, varbūt kaut kādas veselības problēmas, nu, vai vienkārši pašsajūtas tādas problēmas, ja? Tad šī kārta sola tomēr tādu uzlabošanos, un kad tiešām mēs sasniedzam labus rezultātus, un mēs varam būt gandarīti par to, ja? Nu, vai vismaz, nu, protams, situācijas ir dažādas, varbūt ne tur pilnīgi ideāli viss, bet, nu, teiksim, kaut kādu uzlabojumi, ja, un tā, par ko mēs varam tiešām priecāties. Jā, tā kā fiziskā pašsajūta un fiziskā veselība, un tas viss, tas, es teiktu tā, ka būs diezgan, kārta saka, ka ar to viss būs labi. Ar to viss būs labi. Cilvēki mums apkārt. Nu, cilvēki mums apkārt, te ir kauspāši. Nu, kauspāši ir tāds, redzat, te puisis tāds ārkārtīgi romantisks un tāds pat, te sirsniņas rādās un te cūciņas lido un te kājas, te pats te un nu, tāds cilvēks aizfantazējies, ja? Bet, ja mēs runājam, ka tie ir cilvēki mums apkārt, nu, šī vispār ir laba kārts, ja? Tas ir tādi tuvie cilvēki, tuvie draugi, cilvēki, ar kuriem mēs esam uz tāda emocionāli viena viļņa, ar kuriem kopā mēs jūtamies labi, ar kuriem varam mēs to savu, varbūt to brīžiem saspringt to prātu, ja tā kā atslābināt šeit, un vienkārši tā nomierinātais pabūt kopā, tiešām labi, nu vienkārši labi justies ar viņiem. Tāpēc es teiktu, ka tā vide, kas mums ir apkārt aprīlī, nu tie ir tie mūsu tuvie cilvēki, ja draugi, varbūt kaut kādi tuvie radi, brāļi, māsas un tā. Nu, tā būs patīkama vide, un te būs tāda vieta ar viņiem vai laiks, ko jūs pavadīsiet, kas jūs tā tiešām atslābinās un kur jūs varēsiet tā, nu, tiešām tā komfortabli justies. Jā, kas vēl, nu, varbūt kaut kādas arī ziņas patīkamas no tuviem cilvēkiem vai pār tuviem cilvēkiem, jā, jo kauspāši arī saistīts ir ar tādām pozitīvām, labām ziņām, kaut kāda laba informācija varbūt būs saistībā ar šiem cilvēkiem. Nu tā, nākamā kārta mums runā par partneru attiecībām. Nu, te mums ir 2 zobeni, ja? Meitene tāda aizsietām acīm un vārnas lido apkārt, ja? Nu, te nekādu baigo romantiku mēs neredzam, diemžēl šomēnes, ja? Par ko te varētu būt stāsts? Nu, te ir stāsts par to, ka šī meitene cenšas kaut kādas lietas, tātad, kas attiec uz attiecībām, kaut ko tādu, mēģina pieiet situācijai ļoti ar prātu,
un mēģina tiešām izdomāt, teiksim, vai man vajag tās attiecības, vai man nevajag tās attiecības, vai es to gribu, vai es to negribu, vai viņš man der, vai viņš man nedara, nu, apmēram tādā garā, ja? Ja, it īpaši, ja te stāsts ir par kaut kādām jaunām, neobligāti jaunām, tās varbūt vai nu jaunas attiecības, vai nu attiecības, kurās kaut kas, nu, nav līdz galam kārtībā, ja? Nu, vai ir kaut kāda konflikta situācija, ja? Tad tiešām tā var būt, ka jūs tā kā svārstaties, tā kā šaubaties, tā kā ļoti mēģināt pieiet situācijai, nu tā, no tāda saprāta viedokļa, nevis ar sirdi sajust tur, tā kā šim puisim, piemēram, ir, ja, viņš ar prātu, nē, viņš ar sirdi visam pieiet, tā sajūta ar sirdi. Tad šeit cilvēks mēģina ar prātu izdomāt, vajag, nevajag, un baigi tālu nekur netiek. Un ņemot vērā, ka mums tajā noskaņojumā ir šis te aktīvais, un kā es teicu, tāds bezkompromisu cilvēks, tad varētu būt tiešām, ka šīs te kārtas, no abas runā varbūt par vienu un to pašu, ka varbūt nākošu mēnesi tiešām attiecībās kādam nospēlē šī situācija, ka jūs it īpaši, ja ir kaut kāds, kā jau minēju, nu, kaut kas nelīdz galam ir kārtībā, ja, ka jūs tiešām nu, ņemat to cilvēku varbūt pie dziesmas un sakat, nu, tagad skaidrosim attiecības. Un mēģinat arī paši saprast, ko jūs sagaidat no šīm attiecībām, vai jūs to gribat, vai jūs negribat, vai jūs, piemēram, varbūt negribat turpināt tā kā līdz šim, jā? Jo nu, šim puisim ir tā, viņam patīk skaidrot attiecības un tikt ar visu, tā teikt, skaidrībā, jā? Te varētu būt stāsts. Nu, ja jums ir tā, nu, kaut kāds ilgstošs, stabils attiecības, vai arī attiecības, kurās viss ir mierīgi, kurās viss ir stabili, tad es teiktu, ka te jau, nu, tad, protams, te nebūs stāsts par to, ka jūs domāsiet, vai jums šīs attiecības vajag vai nevajag. Te varētu būt stāsts, ka iespējams jums ir vienkārši kaut kādi jautājumi, ja? Kas jums ir jāizlem, ja? Nu, tas ir jebkāda sadzīviski jautājumi, vai nu kaut kāda tāda jautājuma, ar kuriem jūs būsiet nodarbināti, ar kuriem jūsu prāts būs nodarbināts, ja? Un te, jā, varbūt netik daudz vietas būs romantikai tādā gadījumā jums, ja? Bet, nu, būs tiešām prāts aizņemts ar kaut kādām tādām aktuāliem jautājumiem, darīt tā, darīt šā, nu, nezinu, kāds varbūt kaut kur ar ģimeni grib, nu, tur nezinu, mainīt dzīvesvietu, vēl kaut ko. Nu, to es tikai piemēru pēc, ja? Un tāpēc cilvēks te ir nodarbināts ar tām lietām, ja? Tas ir tiem, kuriem ir normāli, stabila, ar attiecībām viss labi, ja? Tad vienkārši viņam tādā veidā tā kārts var atspēlēties. Ja jūs iepazīsties ar kādu jaunu cilvēku, nu jā, tad, kā jau teicu, varbūt tā, ka jūs tādās, nu nav tā, ka uzreiz, jā, man viņš iekrita sirdī, un es zinu, ka tas ir mans cilvēks, un nav nekādu šaubu, un viss. Tad jums var būt tādas šaubas, un vai viņš ir mans, vai viņš nav mans, vai tas ir tas tips, kas man patīk, vai tas nav. Nu tā, ka jūs tiešām ļoti apsverat un pārdomājat, un tā, nu šaubaties, ja? Un varbūt arī aprīļa mēnesī nemaz arī ar to jautājumu galā vēl īsti netiek, kā tad būtu tālāk, ja? Nu jā, bet kā teicu, kādam, kur tiešām ir kaut kāda krīze attiecībās vai konfliktā, tur var būt attiecību skaidrošana, ja? Un visu lietu likšana pa plauktiņiem. Tā tas var būt. Darbs, biznes. Šeit mums ir 2 pentakļi. Nu, zinat kā, te tas stāsts ir par to, ka cilvēks apvieno vairākas lietas. Nu, ja tas ir darbs, tad te var būt tā, ka, piemēram, ja jūs kaut kur jau strādājat, te var būt stāsts par to, ka jums kāds piedāvā kaut kādu papildus, vai kādu projektiņu izdarīt, ja, vai kaut kādu darbiņu izdarīt, kaut ko tādu piedāvā, kas jums arī, nu, teiksim, protams, perspektīvā, nu, kaut kāds labums jums no tā ir, vai nu jūs kaut kāds papildu ienākums, ja tie tomēr ir pentakļi, ja tā tad monētas, kaut kādu papildus, teiksim, ienākumu. Tas var būt īslaicīgs projektiņš, kaut kāds papildus, tas var būt arī, nu, kaut kāds ilglaicīgāks, teiksim, varbūt kādam piedāvā otru pastāvīgu kaut kādu darbu, ko jūs varat savienot ar esošo darbu, ja? Tā var būt, bet pēc šīs kārtas cilvēkam diezgan labi arī sanāk apvienot šīs, nu, teiksim, dažādas lietas. Ja jūs meklējat darbu, tad jums varētu būt kaut kādi, teiksim, 2 vai vairāk interesanti piedāvājumi, no kuriem jums tad nākas izvēlēties, ja, kurš tad ir labāks apsvērt, nu, kurš, teiksim, man ir izdevīgāks, ja.
Vai nu tas, vai nu tas. Vai arī varbūt abi, ja jūs varat apvienot. Nu, biznesā arī tas pats, te varbūt arī runa par kaut kādām vairākām vai paralēlām lietām, ja, teiksim, kaut kādiem vairākām iespējām, ja, galvenais stāsts ir par kaut kādām 2 vai vairākām iespējām, ko es varu apvienot, nu, un ar kurām es varu, protams, arī pelnīt, ja. Nu tā, tas mums ir par darbu, biznesu. Finanses. Nu, ar finansēm ir tā, ka tā situācija varētu, izskatās, ka nedaudz tomēr iestrēgus un stāv uz vietas. Tādā vairāk pozitīvā variantā, un es domāju, ka lielākam vairumam būs tā, ka, nu, viss kā iepriekš. Šī kāds bieži par to runā, ka nekas nenotiek, nu, nekas īpašs, ka viss kā bija, tā arī notiek. Nu, bija man, teiksim, tādi izdevumi tur par to jāmaksā, par to tur, teiksim, nu, nezinu, kas nu kuram vienam tur kredīts, otram tur vēl kaut kas, ja. Un kāda bija man tie izdevumi katru mēnesi, tāda arī šomēnes, ja. Tāds stāsts te var pilnīgi mierīgi būt. Nekas tāds, ne uz vienu, ne uz otru pusi. Bet šī kārtas tomēr var būt arī saistīta ar kaut kādiem ierobežojumiem, ja, ka, teiksim, nu, teiksim, jums ir kaut kāda situācija, kad jums ir jāatliek kaut kāda naudiņa, kaut kādam mērķim, un jūs nevarat tērēt, un jūs mazliet jūtaties ierobežot. Jā, tas var būt tas pats dzīvokļi, kaut kādi jautājumi, vai dzīvokļi kredīti, vai jūs gribat pirkt, vai jūs gribat tur īrēt, vai kaut ko priekš dzīvokļi, kaut kādus uzlabojumus, un jums ir jāatliek, un jūs nevarat līdz ar to, teiksim, atļauties visu, ko jūs varbūt vēlētos. Nu, zināmi, protams, ierobežojumi šajā kārtī ir, ja? Nu, jā, teorētiski varētu būt arī, nu, kaut kādi papildus izdevumi, ja, kaut kādi tādi papildus izdevumi, kas tomēr liek jums šomēnes mazliet stingrāk savilkt jostu un tā, ka jūs tā varbūt, nu, nevarat brīvi tērēties, kā ienāk prātā. Ja, nu tā, tas mums ir par finansēm. Nākamā kārts mums ir no kā uzmanīties, un te mums ir kausu dūzes. Kausu dūzes, kā visi kausi runā mums par emocijām, ja, bet nu šai gadījumā viņš tā kā negatīvā pozīcijā, tad no kā uzmanīties, un tad mēs viņu skatāmies, kā tā būtu apgriezta kārts, un kas notiek, ja šo te kausu apgriež otrādi, ja, šādi, nu tad tas viss, kas tur ir bijis iekšā, tās visas emocijas izgāžas ārā, ja. Tas nozīmē, kad mums vajadzētu varbūt uzmanīties no tādas nekontrolētas emociju izgāšanas kaut kādā situācijā. Un pēc tā mūsu noskaņojuma, kas ir šeit, ja, ko es arī iepriekš aprakstīju, tad tiešām tā var gadīties, jo šis puisis ir tāds, ka viņš ir tik tā kā stīga uzvilkts, un ja viņš te vēl tiešām vēlas skaidrot attiecības, bet, protams, nav teikts, ka šis ir noteikti, ka šim ir jābūt puisim, te var būt meitene un te var būt puisis, ja. Bet šis cilvēks, teiksim, tā būtu korektāk. Viņš ir tāds uzvilkts un viņam vajag tagad un tulīt un skaidroties un viss, ka viņš var, nu, kaut kādā mirklī neapzināti izgāzt tā savas emocijas, ja, kaut kā izgāzt, ja, un tas ir tas moments, ko vajadzētu aizskaitīt šeit līdz 10, tīpaši, ja man visvairāk izstāst, ka tas var skārčot attiecību jomu, ja, aizskaitam līdz 10, nu, negāžam varbūt visu to, kas mums ir tajā brīdī iekšā, negāžam to visu ārā uz otru cilvēku, ja, jo šis puisis varbūt arī tāds ass citreiz pat, ja, pat tāds nu, tā pateikt, ka pēc tam tur, ja, to mums nevajadzētu darīt, jā, ļaut šīm emocijām tā kā iet pāri malām, tā kā būt nekontrolētām, ja. Tas ir galvenais. Nu, vēl šī kārts runā par tādu, es nedomāju, ka te iet runa par kaut kādiem tur tādiem notikumiem, kas, nu, kā mums vajadzētu uzmanīties. Te vairāk tieši ir par mūsu pašu kaut kādām tādām emocijām, ja, kur mēs tiešām varam pāršaut pār strīpu, ja. Un arī, jā, nu šeit arī tas pats attiecības, ja, nu,
jā, meitene ir tā kā novērsusies no tā savas intuīcijas, bet arī šeit cilvēks var kaut kādā spriedzītē paņemt un kaut ko, nu, teiksim, otram tādu nevisai forši pateikt vai kā, ja? Tad tas ir tās. Vēl, bet, nu, te man baigi neizskatās, ka te kāds taisītos krist depresijā, jo jums tā fiziskā pašjūta būs laba, bet, nu, es to arī pieminēšu, ka šī kārta arī negatīvā aspektā var būt tāda tendence, kad cilvēks kaut kādā, nu, tādās savās ilūzijās, un tad viņam nākas vilties pēc tam, un tad viņš pilnīgi sašļūk, un viss ir slikti. Nu, jā, šī ir tāda mazliet, puisis mums runā mazliet par tādu lidināšanos pa mākoņiem, jā, pēc kā mēs varam diezgan smagi nosēsties uz zemes, bet es godīgi sakot nedomāju, ka kādu te ļoti māks kaut kāda liela melanholija, jā, jo, kā teicu, tā fiziskā pašjūta man izskatās, ka būs mums laba, bet, nu, tomēr arī, iesāk sakāt, nekrītam tādās emocionālās galējībās, jā, no viena grāvja otrā. Tas būtu tas galvenais, ko šī kārts mums grib pateikt. Nu tā, un kārts padoms mums ir 9 zižļi. Nu, redzat, ja te mums ir nekontrolētas tādas emocijas, tad šeit mums ir, redzat, kāda stoiciska, mierīga, pašpārliecināta meitene, jā? Un tas ir kārts padoms, un tas ir tātad, laikam, tas modelis, kā mums kārts iesaka uzvesties, izturēties, rīkoties, jā? Kas šeit vēl ir svarīgi? Viņa aizstāv savas robežas, jā? Viņa sevi vērtē pietiekoši augstu, ja? Pietiekoši, viņa apzinās savu vērtību, un viņa zina, kur ir viņas robežas, kas viņai ir pieņemams, tais pašās attiecībās, piemēram, ja? Kas viņai ir pieņemams, kas viņai nav pieņemams, ja? Un viņa tiešām māk un var mierīgi par sevi pastāvēt. Ja, mierīgi. Arī varbūt, teiksim, šajos jautājumos, kas saistīti ar darbu, ja, teiksim, kaut kāda izvēles jautājumi, ja, kā es te teicu. Šī meitene nevis ar emocijām, bet tiešām ar tādu veselo saprātu. Un, zinat, kas ir svarīgi? Viņa tomēr ļoti balstās uz savu iepriekšējo pieredzi. Ja? Tas ir svarīgi. Tad, kad jūs kaut kādus lēmumus arī šomēnes, tas jau ir šomēnes, tad, kad jūs kaut kādus tādus svarīgākus lēmumus pieņemat, nu patinat atpakaļ, vai man ir bijusi tāda situācija. Un šī meitene zina, kā neuzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem. Ja? Kā nepieļaut tās pašas kļūdas. Ja? Tas ir arī svarīgi. Ja? Tad balstīties savos lēmumos uz savu iepriekšējo pieredzi. Nu šāds mums sanāca izlikums aprīļa mēnesim. Es ceru, ka visiem būs jauks un interesants un foršs un silts un saulains un mierīgs mēnesis. Un paldies visiem, kas noskatījās līdz galam. Un tad tiekamies kādā no nākošajiem izlikumiem.